Čau, laiks iet un atvaļinājumu negribas izcūkot, tāpēc es došos ceļojumā. Ceļojums ir pilnīgi improvizācija, pēkšņi vienkārši nesos kaut kur, paprasīju sievai, uz kuriem braukt, viņa teica, protams, ka aizpute. Velns nezinu, kāpēc aizpute, es tur laikam neesmu bijis, vai arī esmu bijis. Es nesaprotu, ar ko atšķirās aizpute no smiltenes. Es esmu topogrāfisks idiots, un, protams, es braukšu ar mocīti, nu jo jābrauc ar moci. Matrači, telts somā kaut kāds parpals. Šajā kastē ielikt pēc iespējas mazāk, tāpēc, lai es kaut kur eju, es varu ielikt ķiveri, tualetes papīru un cimdus, 3 svarīgākās lietas uz moča. Es braukšu viens pats, es esmu mocītim nomazgājis ķēdi, saļļojis, piepumpējis riepas, uzlicis navigāciju. Man nāksies lietot ne šo telefonu, ar ko es tagad filmēju, un starp citu es kameru pat līdzi neņemu. Es iztikšu ar telefonu, jo man ir labs jauns telefons. Veco telefonu es likšu šodien te, un tā kā šārēšu Wi-Fi, tāpēc, ka es negribu svaigu labu telefonu likt, tur visu laiku vibrē un viss skratās. Šobrīd bišķi problēma ir tāda, ka man nav piepūšamā matrača, uz kur gulēt, bet es neredzu, kur es viņu šeit varēšu ielikt. Tāda ir bišķi pārgalvība, bet, ar ko es riskēju? Pametīšu mocu mežā, braukšu taks mājās. Naudu daudz līdzi neņem, skaidri naudu neņem vispār līdzi. Vispār neko neņem līdzi gatavot ēst un ēst, jo, taču visur var dabūt ēst. Es nebraucu uz kaut kādu Mozambiku. Skaties, ir šitāds maziņš, bet 150 kg. Tas nozīmē, ka es baigi atļauties norīties nevaru. Te savukārt 300 kg. Viņš pat ielīd iekšā, skaties. Es tomēr paņēmu 150 kg, bet man vajadzēja 1,88 m reiz 99. Šitāds čiekurs. Man nav pilnīgi nekāda iespēja filmēt, kā es braucu. Un vispār teikt uzdevums ir tikt prom. Es nobraucu bišķiņ vairāk kā stundu. Un man ar to ģeogrāfiju ir kā ir. Es izbraucu pa Ulmaņu gatu ilgi, nogriezos vienā vietā pa labi, un tur bija blīdene. Tagad es esmu nobraucis apmēram stundu. Un kā var redzēt, vieta saucās Ziedi. Tur uz priekšu ir benzīntanks, kurā es paņemšu benzīnu, elektronisko cigareti, kaut kāds uzkods, bet teltī, svarīgāko alkoholu un olīvas es meklēšu kaut kur jau. Kā saucas tā vieta, uz kuras braucu? Ne Smiltene, ne Pļaviņas. Tas kungs, lai ir ar mums. Pasākums iet raitā solī. Es baigi nedzemu, kaut kādi 120 ir maksimums. Protams, izņemot apdzīšanu, bet es baigi ātri nebraucu. Interesanti, ka tad, kad tu brauc virs 80, jau, tuvāk 100, tad tie fūras, kas pabrauc tev pretējā virzienā garām, aiz viņām vienmēr ir tāds gaisa vilnis. Ātri braucot, to gaisa vilni vispār nejūtu. Tu laikam vienkārši izskrien viņam cauri. Kaut kāda smuka vieta, bet stulbums. Man ir līdz aizputē 23 km. Un es nezinu, kur es esmu. Pilnīgi vispār nemaz. Es izbraucu 4, pulkstens ir 7. Tas nozīmē aizputē ir reāli 3 stundas. Plus vēl bišķiņi, ja tu tur paēdi vai kaut ko tādu. Un es vairs vispār neticu šitiem 1000 km 2 dienās. Es jau tagad gan neko neskatos, tikai apstājos tur atliet, uzpīpēt un tādā stilā. Negribas steigties, bet saulīte, redzi, iet uz rietu. Tur var redzēt, nevar mobilī laikam redzēt. Un es gribu vēl pa gaismu telti izklāt, un tas nozīmē, ka pašā aizputē apskatīties man būs ļoti maz laika. Vai arī pat tumsa telts jāliek. Smiltene, bet 8. Sauc tāds aizpute, bet 8 vakarā jābrauc tālāk. Ziniet, ko es ienīstu vairāk par visu motobraukšanā? Tā, ka nenormāli ciest nevaru.
Šis mūrgs. Man piedāvām saule, tagad nevar redzēt, bet viņa tieši sejā visu laiku spīdēja. 5 km grantens. Un liekas, nu kā, tu skrāpē mašīnas apakš. Nē, mocim pakaļa nesā, rīktīgi, priekš arī brīžiem. Īsāk sakot, tu brauc un viss paliek slikti, bet es tiku galā. Un varbūt tāpēc, ka es tiku galā. Malacītis. Es gandrīz netiku galā. Kāpēc viņš tā aizbrauca? Viss mans ekipējums. Paldies Dievam, rekur te priekšā. Latvijas valsts meži. Man ir, 500 metri līdz vietai, kur jāpaliek. Bet jā, visi mani čomi var ieņert. Es izvairoties no Grantens, dabūju Grantenu. Kaut kur taisnība bija, ka no viņas pilnībā neizvairīsies. Nenormāli smuka vieta. Kaut kāds ezers, te tikko atpeldēja cilvēki, atbrauc cilvēki nopeldēties. Es taču varu vienreiz uzcelt telti, tā bišķi bezkaunīgāk. Piedāvām ir darba diena, ir pirmdiena, un es rīt no rīta agri, protams, tīšos prom. Kāpēc izskatos tāds sarkans? Es esmu pilnīgs absolūts idiots. Es paņēmu statīvu, kā es biju domājis te mobili piestiprināt, ja skrūvi un stiprinājums palika pie fočuka. Rekur ir malka. Un ugunskura vieta. Uzminiet, kurš nesmēķē un kuram nav sērkociņu. Nedaudz taisni nav. Dzert un ēst. Tāda rekur. Telts. Mocis. Viss mantas ir iekšā. Telts pieeja bišķī, bet tas pofig. Tur ir ceļš, bet tas ir pilnīgi nekurien. Te reizi stundā labi, ja kaut kas nobrauc. Esmu vienu mašīnu redzējis. Galds misena malka, tolete, īsta tolete mājiņa un pludmale. Vakariņās elektriskā cigarete, salāti saucās ālus, bet reāli tur ir sarīvētas siers un drusciņi vēl kaut kas. Šidāts te. Man ir divas Senorita Pitted Green olīvas, melnā dāma. Zero kola, ja sagribās pašķaidīt šitādu Koskenkoru 20 grādīgu uzlējumu, tā ir mazā pudelīte, nav jāstraucās. 3 millerīši, no kuriem gan jau, ka kāds paliks brokastīm, es ļoti ceru. Es varētu šķaidīt un dzert no siera salātu trauka. Ūdens ir maz. Var redzēt, kādas ir bijušas prioritātes. Bija kaut kādi peldētāji atbraukuši. Aizbrauc prom, paliek tumšs, neko baigi nevar nofilmēt. Slikti ir tas, ka man nav glāzītes. Un pat cik viss kož. Uzvilkšu jaciņu. Problēma ir sekojoša. Man nav glāzītes. Vispār nemaz. Un, lai kostu pretī, man ir šis jāuzšķaida. Tas ir 20 grādīgs liķieris. Tas nav stiprie dzērieni. Jo ūdeni es negribu cūkot. Un skaidrs, ka es gribēšu olīvas, kas nozīmē burvi triks atvērsam olīvas. Izliet. Olīvas ir ļoti garšīgi, man garšo olīvas, bet man vajag glāzi. Vienu daļu dzēriena, kas pa dzērienu. Es sazinos ar draugiem, un draugi man vaicā, tu esi aizbraucis viens, vai tev nav bail? Man ir bail, ļoti. Un kādēļ man ir bail? Ja jūs būsiet lasījuši ziņas pēdējā laikā, it sevišķi par šo novadu, kas ir Aizpute un tālāk Cīrava un Circene un kā, nezinu, kā tās vietas saucās. Tur mežos klejo mežonīgs, tā piedzēros, ka no rīta nevar braukt. Un tas ir viens bīstams keks. Es paņēmu līdzi Nintendo Switchu. Bet kā man uztaisīt apskatu par Nintendo Switchu, ja ir tik tumšs un man nav nekādas gaismas? Pirmkārt, man nav uguns un nav iespējams viņu radīt. Es, protams, esmu sasodītais Prometējs, bet, tā. Zin kā? Man ir nauda, transports, šmiga un drēbes un telts, tā ka visas problēmas ir izdomātas. Man ir drusciņi bail no tā, ka varētu nenākt miegs, jo es ļoti vēlas cēlēs.
Es neiešu peldēties, tāpēc, ka ir vēls, un kā es varu peldēties? Man nekas neizžūst. Es rīt pamodīšos, es gribu nopeldēties obligāti, ja nebūs apmācies. Tāda apskatīta aizputi, to pašu cīravu, cīr. Es nespēju, es pat nesapratu, ka tie ir nevis biķernieki, bet brocēni, kuros es biju iebraucis. Kā es atradu šito vietu? Ir tāds pasākums Latvijas valsts meži, Latvijas valsts, blablabla, Mamma Daba. Ierakstiet mammadaba.lv. Tur ir karte, kurā ir atzīmēts viss vietas. Tajā Mamma Dabā katram šim objektam apakšā bija koordināti. Tie 2 cipari, ko tu ievadi pēc tam Google mapā, viņš perfekti atrod. Ja es pēkšņi pielēju multā, ka nevaru braukt, man nekur nav jābrauc. Es varu atkal izbraukt 4 dienā. Es varu peldēties, čilot, ēdamais man pietiek, tās bumbiņas es ienīstu parasti, bet viņas spēlēs ilgi. Sieru salāti ir jāpēd, bet absolūti ideāli. Tik tumšs, ka es neredzu atšķirības starp kokiem un debesīm. Augšā ir zvaigznes. Un es nevaru atvērt aliņu, jo es nezinu, kur viņš ir. Es nevaru aiziet pačurāt, es nevaru kaut kādu nevis spēcīgu prožektoru, bet vienkārši ambientu gaismu, kas rada apkārt. Krēslu nevajag, var iztikt. Uguni nevajag, var iztikt. Nazis, tūļi, var iztikt. Viss var iztikt. Maza galda lampiņa. Tas būs pirmais pirkums. Kaut kāds, es iedomājos tāds ar jumtiņu, kas vienkārši, man jau nevajag gaišu. Man vajag vienkārši, lai nenosistos. Es neredzu solēs savu krēslu. Es vispār neko neredzu. Man parāva nakts vidū noskaidrot, kāda ir tualete. Nevis es tagad tiešu betonēt, bet vienkārši mazums. Ej, tu nos, cik fancy! Pļāviens ar visu tualetes papīru. Tas, ko es izdarīšu, es šito silto guļammaisu ielikšu augstajā guļammaisā. Un tā kā guļammaisā, vannā. Tad, kad tu sēdi, teiksim, šitādā naktī un skaties YouTube, pirmkārt, tu visu vakaru pļērksti ar mammu un māsu tur, telefonā, WhatsAppā, tad tu pļērksti ar motodraugiem, tad vispār, zini kā tas laiks, kad, viens mežā, tad neesi tu vairs nekad viens mežā. Man pie ekrāna stāv glāzīte. Nevis glāzīte, bet kausiņš. Un es zinu, ka 10 centimetrus tālāk stāv vēl viens. Es to vēl vienu vairs neredzu. Vispār totāls bezcers. Labrīt! Braukt es vēl nevaru. Pulkstens ir 8 no rīta. Es aizgāju gulēt kaut kādos 1:15. Pamodos 5 no tā, kad tā nolādētā, tas matricis tur iekšā ir par īsu, un otrkārt 2 guļammaisos gulēt iekšā ir naturāli pa karstu. Es uzliku vienu, tā kā es sākumā biju domājis, vienu kā segu, otru kā palagu, un tad viss bija forši. Nakts bija absolūti mierīgi, tagad tur kaut ko visu laiku zāģē. Jā, tieši ko toči. Zini kā, nav tik ērti kā mājās, protams, bet galvenais dēļ tā, ka ja tu visu laiku pieskarās kājas pie telts malas un galvu pie telts malas, tu neizbēgam centies sarauties tādā embrija pozā, un tas ir besīgi. Noslēpums kvalitatīvam miegam, kāpēc mašīnā nevar gulēt, ir saraušanās. Vajag gulēt taisni, bet tā vispār forši. Pirmo reizi, jebkā vēsturē, ir iedabūts matracis apakaļ iepakojumā, kurā viņš ir nopirkts. Redz, cik smuki. Novācu, tā kā nebūtu bijis. Tā jau arī jādara. Superīgi, paēd, nopeldējos, braukšu tālāk. Saspar jūtas, cik smuki. Iepazīst Cīravu. Rainis, Dēļ. Piemineklis saucās Dēļ. Tilīgi. Cīro, tik sasodīta smuka pilsētiņa, bet kas interesantākais,
Visos stūros viņiem ir plakāti, kas reklamē aizputi. Kāpēc? Rekur, Cīravas meža parks ar dabas takām. It kā baigi forši, bet man tā riebjās pastaigāties. Cīravas evanģēliski luterāniskā draudzes baznīca piedāvām autonomā, un tur mācītāja ir sieviete. Forši, un tur uzstājas. Un tā, bet reku šī māja, ja te ir slūžas, un viņas tur gāžas, tad šitajā te blakus ēkā, tajā piedevā, noteikti ir bijis ritenis, kas griežās. Un tas visdrīzāk ir ūdens dzirnavas ar riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Aizpute, beidzot es līdz šeit arī tiku. Jāapskata pilsdrupas un vispār te ir baigi daudz visādi objektu. Uz mototrases es nebraucu, es viņai pabraucu garām, tāpēc, ka man nav nekādas intereses saprast, ko mans mocīts nevar. Aizputas baznīca. Un draugam šī māja piedara, viņš viņu renovēs. Iespējams arī kaut kas no šī. Laikam viss. Jā. Vesels tāds komplekss. Es nesaprotu, kā tā fiška strādā. Skrundas autoosta. Bet vietas saucās Kurzeme. Kur lai dabūnu Skrundā? Augsto zupu. Kebabi. Un viena kebabi. Tur būdiņa vēl viena kebabi. Beidzot, es esmu atbraucis vietā Sublas. Ideja ir tāda, man laikam jāaiziet uz to torni un nejāaiziet uz Maksimu. Baznīca, 1899. gads, Saldas centrā, pārāk jauna. Es tik jaunas neskatos, bet te ir tirdziņš. Tāds kā Latgalīte. Farši. Jā, tur kaut kur staigāt ar kājām. Cik negaidīti, baznīcas priekšā viņi. 7 no Liverpūles. Ok. Noteikti, kad runa ir par dažādiem vecumiem. Vai tas simbolizē dažādus viņa albumus? Kad es redzu šīs mazās romantiskās ieliņas, uzreiz prātā nāk, kā mazais Evalds Valters vēl puika būdams staigā pa šīm ielām un pieskarās katrai mākslīgās durvis rokturei un pārdod katru īpašumu. Un iespējams šo ir zīmējis viņš. Tā padomā, ko tev īsti vēl vajag? Evalda Valtera elpu pakausī. Re, kur viņš ir. Noķēru. Čaklēs. Mazais čaklēs. Un re, kur viņš pats. Ja mēs runājam par māriem, tad es priekšroku dodu Čadarainim, bet te ir smuki. Brocēna centrā mājas izskatās šādi. Vienkārši lieliski tādas vecas un sakoptas. Brocēna vispār tādi. Ko es te muldu? Nekāda maziņa. Praktiski nav. Šitā vieta saucās Biksti. Un te var dabūt augsto zupu. Ekscelenti. Es esmu paēdis. Es pat izstrēbu vienu 3 saliņu. Vešķi pastaigāšu. Godīgi sakot, gribās gulēt. Bet māju ceļš. Sieva aizbrauca uz Ventspili šodien. Un es ieradīšos mājās. Nav tā, ka es no viņas izvairos, bet es labprāt paesu viens, jā. Nenormāli foršs ceļojums un tas, ka visi draugsmīgi lēnām. Katrā pilsētā ieeja, katru ciematu apskatos, viss. Es jau, skaties, es kaut kādos 11. laikam izbraucu, un es esmu nobraucis, tagad ir 4, un es esmu nobraucis varbūt 80 kilometrus.